Ņemtienā Denis Smirnovs un tāpat Rudolfs Balcers un Sandis Vilmans kopā ar viņu. Šāds lūk pirmais virknējums, un līdz ar to spēle arī var sākties. Solstens mēģināja pabiedēt Kristapu Zilu. Zilu labi paslēpies aiz vārtiem, tālu piespēle uz priekšu, un te iespēja Vilmanis met virsū Norvēģijas izlases vārtsargam. Arī viņam jauna pieredze spēlēšana mājās pie pilnām tribīnēm. Šeit metiens no zilās līnijas, tur arī Pūrs vārds priekšā, cīņa par Ripu, un Ripa ir aiz Norvēģu vārtiem. Vēlreiz Ulsens apslido vārtus. Ulsens caur zilo līniju šeit iepauzē, sako metiens, un Ripa ir vārtos 1-0. Norvēģija izvirzās vadībā pēc metiena no zilās līnijas. Jā, nu metiens no zilās līnijas jāskatās vēl atkārtojumu. Tur visdrīzāk vēl arī trajektorijas maiņa tieši vārtu priekšā. Tur uzreiz divi spēlētāji, gan viens no norvēģiem, gan arī Oskars Cibuļskis vārtu priekšā traucēja redzamību Kristeram Gudļevskim. Bet to mēs visu tūdaļ arī redzēsim atkārtojumā. Nu, te ātri labi piespēle tuvāk uz zilai līnijai, un jā, trajektorijas maiņa. Krastenbergs sagaida Ripa aiz pretinieku vārtiem. Šeit lieliski izspēle vārtu priekšā, un Ripa pie Smirnovs. Slido ap vārtiem. Denis Smirnovs. Smirnovs tagad skaisti piespēle vārti. 1-1. Sandis Vilmans gulst vārtus un izlīdzina rezultātu Latvijas izlasē. Sandis Vilmanis pirmie vārti viņam Latvijas izlases kraklā. Nu, te ilgstošs pozicionālais uzbrukums, jāsaka, ceturtā maiņa arī, protams, piedalījās šajos gūtajos vārtos. Tieši viņi ilgi turēja Ripu uzbrukumu zonā. Un bīstam epizodi pie Gudļevska sargātajiem vārtiem. Izglāba savu komandu Kristers Gudļevskis. Atpakaļ uz zilo līniju. Tagad Andersons saņem Ripu. Viņa metiens Normāns. Neizdots klert viņam Ripu. Bīstams moments pie Norvēģijas izlases vārtiem. Mārtiņš Dzirkals atpakaļ uz zilo līniju. Piespēl gan slīdās. Un tagad varbūt bīstams pret uzbrukums skaidriskajā mazākumā Norvēģijai. Šeit Gudļevskis. Ripa pie Gudļevska. 8 pasaules čempionātos Johannesens spēlējis. Ar šeit bīstami vēl viens metiens, un Normans arī pat var. Liepainieks saspēle Balcers un Egle. Balcers vēlreiz. Tagad labi izspēle, bet neprecīzs metiens. Aktīvi nospēlē Lapīnskis. Jāsniedzās līdz Ripai Prohorenkovs. Pēc krasteņš uz vārtu priekšu un metiens no tūs distances. Neizdodās Ripu iestumt vārtos aiz vārtu līnijas. Gudļevskis iziet no vārtiem, spēlē viņš ar nūju, spēlē precīzi. Andersons šeit gan kļūdās. Tagad metiens no zilās līnijas Rikošets. Ripa lēkā garām vārtiem. Labi, šeit Māmčits, tomēr viņam tiek īsis Ripa. Tagad Berglunds piespēle, Gudļevskis pārvietojas un metienu arī atvēja. Ripa laukums stūrī, un tagad izgājas varbūt 2-1 Mūrnieks. Mūrnieks, metiens vārti! Olivers Mūrnieks, debija un uzreiz arī vārti Latvijas izlases kraklā. Pirms spēles es domāju, kas var būt labāk vēl par to, ka ir pilns tribīns un tāda debija. Var vēl būt labāk. Cilvēks gūst vārtus savā pirmajā spēlē Latvijas izlasē. Skaisti tiek realizēts izgājiens vienatnē pret vārtsargu. Un skatāmies vēlreiz, kā šeit viss šī situācija izveidojās. 2-1 situācija, un tad uberaktīvi nospēlē Norvēģijas izlases aizsargs, lecot virsū Dzirkalam. Pie Ripa Sanžāns piespiedz viņu pie laukuma apmalas. Vilmans, Rips Alstens. Atrod partneri metiens un 2-2. Uzreiz Norvēģiem izdodas rezultātu izlīdzināt. Kristians Estebī. Kristians Estebī, vārta autors. Neizdevās te pieteikami ātri sadalīt spēlētājs. Tur diezgan ilgi bija piespiest pie apmals Latvijas izlases aizsardzības zonā. Un beigās tiek pie lieliskas iespējas. Tam, protams, arī ekspertu studiju.
Šmits šeit nogādā Rīpa dziļumā. Vilmanis šeit vārds priekšā jau Šmits, bet Rīpa pie Normana. Tagad savāc pēc iemtienu Rīpa Latvijas izlases Klastenbergs mēģina tad kā aizsargiem, bet neizdodas viņam pārspēt Normanu. Tagad Juhanesens pirmais pie Rīpas. Juhanesens. Un šeit garām vārtiem. Zierkals šeit pamāna viņa mētiens. Normans atvairāk laiks ir Rīpa un tā pie Norvēģijas izlases vārds sarga. Tā iespēja. Un nenonāk Rīpa līdz Oskaram Bātņam. Jaunāko pretinieku Niklas Āram Ulsen. 18 gada viņam. Vilmans. Metiens atvēr Normans. Atpakaļ Balcers. Vilmanim. Sans Vilmans pārts dots uz vārtiem. Vilmanis un Normans atvēr. Talents turim Vilmans otrā virzienā. Sans Vilmanis. Vilmanis. Metiens vārtī. Sandijs Vilmanis. Latvijas tīna uzvar pagarinājumā. Divu vārdu spēle Sandim Vilmanim. Divas iespējas viņam bija gūt vārds šajā papildu laikā un ar otro iespēju met Ripu vārtos Sandis Vilmanis, izcīnot Latvijai vēl vienu panākumu gatavošanās posmā pirms pasaules čempionāta. Uzvar ar 3-2 savā laukumā. Jā, pirms šodienas Sandim Vilmanim nebija neviena gūta vārdu Latvijas izlasē.